Sveiki, man sauc Dans Titovs, manā Titova laboratorijas YouTube kanālā parunāsim par lietām, kas ir bijušas interesantas šajā svētku nedēļā, kas pagāja. Mēs neklanīsimies visādām dažādām varām. Lieciet laikus, paldies, ka jūs skatāties, abonējiet mani, turpiniet abonēt. Nu, tur vieni karo, goti trešie. Tomēr tā sistēma ir jāmaina. Aiziet! 4. maiju mēs esam sagaidījuši nosvinējuši, esam nosvinējuši 20 gadu jubileju, kopš mēs esam Eiropas Savienībā. Un tādās dienās tomēr ir vērts atcerēties, cik labi, ka tie cilvēki, kas bija tajā laikā pie lemšanas, to izdarīja. Gan nobalsoja par neatkarību, gan iestājās Eiropas Savienībā. Varēja būt savādāk, un mēs varējām būt daudz sliktākā situācijā, nekā mēs tomēr esam tagad. Mums arī jābūt pateicīgiem, ka mums ir Latvija, ka mums ir brīva Latvija, un par to sabiedrības atbalstu tādai arī Latvijas kopīgai nostājai ar tādu stingru mugurkaulu pasakot, ka nē, mēs esam Eiropas valsts, mēs zinām, ko mēs gribam, mēs esam NATO valsts, un mēs neklanīsimies visādām dažādām varām. Vienmēr mēs kritizējam, mums ir slikti un ir daudz kas uzlabojums, bet šajās svētku dienās ir vērts atcerēties, kur mēs būtu, ja mēs nebūtu izdarījuši kaut kādos vēsturiskos brīžos izšķirošos soļus. Starp citu, 4. maijs un neatkarības atgūšana, protams, ir liels tautas sasniegums, bet arī tie 138 cilvēki, kas nobalsoja 4. maijā par neatkarību, ir savu ordeni nopelnījuši. Visi viņi ir saņēmuši 3 zvaigžņu ordeni un ir to pelnījuši, jo tajā dienā balsot par Latvijas neatkarību bija bīstami. Bija karaspēks šeit iekšā, bija komunisti, bija PSRS, VDK un visas represīvās iestādes. Vienā mirklī varēja visus 138 cilvēkus arestēt. Tā kā tā bija, protams, ka varonība, un nevajag nekad aizmirst cita starpā par to. Ir bieži tiek kultivēts tāds mīts, kad Krievi ir nodoti, jo lūk tajā brīdī uz barikādēm viņi bija kopā ar latviešiem un tur cīnījās par neatkarību, tāpat kā latvieši nebūtu. Nē, 138 cilvēki no 200 pāri deputātiem nobalsoja par neatkarību, lai minimālais skaits, lai šo deklarāciju pieņemtu, bija 134. Tikai 4 balsis izšķīra šo balsojumu. Pārējie nebalsoja, nepiedalījās tādā veidā nobalsojot pret. Tā kā pret nostatīšana atmodas laikā bija ļoti nopietna, un to aizmirst nevajag. Un arī tas, ka mēs iestājāmies Eiropas Savienībā un NATO, protams, ka tagad mēs redzam, ko tas mums nozīmē. Jo tagad mēs jūtamies aizsargāti, mēs čīkstam pēc lielākas rietumu palīdzības militārā jomā, bet tas jau ir leģitīmi prasīt viņiem šo aizstāvību. Savādāk mēs būtu daudz sliktākā situācijā, mēs būtu apmēram tādā situācijā kā Ukraina, un diez vai mēs varētu pretstāvēt Krievijas tagadējiem noziedzīgiem režīmam. Tā kā paldies Dievam, ka tie cilvēki, kas tajā laikā bija pie varas, izdarīja to, ko izdarīja. Paldies viņiem par to. Tas ir priecīgas lietas, priecīgi svētki pavadīti, bet mēs atgriežamies pie mūsu problēmām. Un problēmas mums ir daudz. Pēdējā laikā es saskatu vienu lielu problēmu amatu konkursos, padomju locekļos un visādi konkursu norisēs. Par to norūpējušies arī valsts vīri un valsts sievas, domā, ko darīt. Pirmais zvaniņš bija, kad Lijā direktoru neielika amatā, kaut arī tur bija divi amata kandidāti. Viņi netika apstiprināti. Kas pats par sevi būtu sīkums? Galu galā ministram tiešām ir pienākums un iespēja atteikt kādu cilvēku, kurš konkursā ir uzvarējis. Problēma ir cita. Lijā konkurss ilga 7 mēnešus. Ieklausieties, 7 mēnešus. Vai kāds cilvēks ar veselo saprātu var pateikt, ka vienam amatam cilvēks ir jāmeklē 7 mēnešus? Beigās nekas nenotiek, cilvēku neieliek amatā, un tagad būs jauns konkurss, atkal 7 mēneši. Stulbums. Nevelti prezidents to arī atzīmē kā negudru lietu. Es saprotu, ka dzenoties pēc labas pārvaldības principiem, mēs esam nonākuši pie, diezgan stulbas pārvaldības. Un mēs esam viensprātis, ka acīm redzot, ka tomēr tā sistēma ir jāmaina. Ir jābūt ātrākiem konkursiem, nav jāpinās meistarībā. Un es tomēr uzskatu, ka šeit ir
varbūt jāatgriežas pie labām praksēm, kur konkursi notiek ātrāk, konkursi notiek, teiksim, saprātīgos termiņos, jo mēs nevaram gaidīt pusgadu, 4 mēnešus. Un tad pēkšņi izrādās, ka būs vēl 4 mēneši jāgaida, vēl 5 mēneši, lai ieceltu ļoti svarīgās institūcijās vadītājs. Vairāk domājot par padomēm, man šķiet, ka mēs bijām no viena grāva, mēs ielicām otrā grāvī. Mums bija politizētas padomas, kur partijas un partijas ministrs lika padomēs politiski savus līdzbiedrus. Es atceros, Edmundam Krastiņam bija, man šķiet, kaut kādas 12 vai 15 padomas. Katrā ziņā viņš pārvaldīja vai pārskatīja 11 padomas. Kas varbūt ir drusku pārspīlēti, un tiešām tās padomas bija politizētas, ļoti politizētas. Tagad mēs esam iebraukuši citā grāvī. Tagad ir konkursi, ierēģi, neviens nesaprot, kā tie padomas cilvēki tiek tajos amatos nokļūst, un nevienam nav par to atbildības. Jo tajā brīdī, kad padomas loceklis X ir ievēlēts no kaut kādas konkursu komisijas, tad it kā konkursu komisijai vajadzētu uzņemties par to atbildību, bet kurš atcerās, kurš bija toreiz konkursu komisijā? Tagad, piemēram, Eiropas dzelzceļa līnijas padome valde pameta amatus. Arī cilvēki, kas bija droši vien izvēlēti konkursos un tā tālāk 10 gadus tur nostrādājis Vingris, tāds pameta amatu. Saka, personīgi iemeslu dēļ neticu. Visdrīzāk ir to sauc par žurkas, kas bēg no grimstoša kuģa. Rail Baltica projekts plīks pa visām šuvēm. Kādam par to būs jāatbild. Vingris domā, varbūt es tagad labāk aiziešu projām, lai pēc tam nevajadzētu tomēr skaidrot, ko tu tur 10 gadus esi darījis un neko neizdarījis. Tā kā visas šī konkursu lietas un visas šīs sarežģītās sistēmas nebūtu neievēl un neieliek labākos cilvēkus, bet ieliek cilvēkus, kuriem ir labs CV un viņiem ir laba angļu valoda. Tas viss. Es uzskatu, ka mums ir jāiet citu ceļu un jāpolitizē padomas. Un jāliek tur politiski cilvēki. Ministram jāliek savs cilvēks, piemēram, Lijā. Ministram jāliek savs cilvēks daudzās citās vietās, lai viņš realizētu ministra politiku. Teorētiski un praktiski varbūt ir iespējams izskatīt jautājumu, ka tādos kaut kādos atslēgas amatos visi tie amati būtu politizēti, par tiem uzņemās atbildību ministrs, un viņi kopā ar ministru arī iet projām. Līdzīgi kā tas ir ministra birojā, ministra birojas ir uz visi tie cilvēki, kas strādā ministra birojā, vai premjerministra birojā, ir uz laiku. Viņi ir politiski atbildīgi un viņi nes politisku atbildību. Tāpat, es domāju, mums vajadzētu mēģināt nedaudz politizēt sistēmu, jo tas nozīmētu, ka par šīs nozares un šī uzņēmuma politiku un realizāciju uzņemtos politisku atbildību partija, kura zaudētu vēlēšanas, piemēram, ja būtu sūdīgi pārvaldīts Latvenergo vai kāda cita nozara. Tagad vai Latvenergo, vai Rail Baltica, vai kāds cits uzņēmums tiek slikti vai labi pārvaldīts, nevienu neinteresē. Politiski par to neviens atbildību nenes. Domāju, ka ir vērts izskatīt tādus jautājumus kā politiskas atbildības un politizēt dažus vai daudzus amatus Latvijas valstī. Protams, ka tas ir strīdīgs jautājums, visi klieks, kā tad tā, mums vajag objektīvu konkursu. Nevienmēr mums vajag objektīvu konkursu. Dažkārt mums vajag paļauties uz politiķiem. Jo politiķi īstenībā ir vienīgie leģitīmie varas pārstāvji. Vispārējie konkursu komisijas ierēģi nav leģitīmi ievēlēti. Ievēlēti ir deputāti un pašvaldību deputāti un tā tālāk. Tā kā es par politizāciju, lai cik tas jocīgi nebūtu. Ir citi cilvēki, kas vispār netaisās nekad laikam pamest valsts darbu. Tā ir bijusi vide ģenerāla direktora Jaunzeme, kura vienmēr ir mēģinājusi kaut kādos amatiņos valstī strādāt valsts sekretāra amatā, un viņa no valsts nevar dabūt ārā. Tagad viņa ir atradusi darbu Centrālajā finanšu līguma aģentūrā CFLA, un viņa tur ir nozares atašē amats attīstības departamentā. Kas tas pamat neviens saprast nevar, un neviens arī nesaprot. Vienīgais ir aprakstā rakstīts,
ka tas ir uz laiku. Viņas pienākumos ietilps koordinēt CFLAK Latvijas attīstības sadarbības aģentūra iesaist Uzbekistānas attīstības sadarbības projektu īstenošanu. Kāda vēlme pēc mums ir jāsūta augsti apmaksāts, kvalificēts ierēdnis uz Uzbekistānu, lai palīdzētu Uzbekistānai ko? Attīstīt, man tas šķiet ierēģņu barotuves, kur ir labi apmaksāti darbi, var braukt uz Uzbekistānu, komandējumos, dzīvot labās viesnīcās, tēlot, ka mēs kaut ko palīdzam, kaut ko mēs attīstam, bet neredzu nekādu jēgu no šāda amata sīkums, bet kārtējo reizi tāds rūgtumiņš, kāda Uzbekistāna, kāda attīstība. Kur mēs, kur Uzbekistāna, otrā pasaules galā, kāda vēl un pēc mums tur būtu jāiesaistās un, es pat nezinu, ko Jaunzeme var viņiem iemācīt. Stulbi. Dažkārt liekas, kad Latvijas politiķi ierēģi mūs uzskata par idiotiem. Nācis klajā Iekšlietu ministrijas informatīvais ziņojums par to, ka vajadzētu atjaunot patvērtnes un ka tas maksātu 98 679 900 eiro. Katru gadu, 10 gadus, grib ieguldīt 9 867 990 eiro. Kurš idiots grib, lai es noticu, ka šie cipari ir ticami? Kurš idiots grib man iestāstīt, ka ierēģi ir izskaitījuši, ka pēc 10 gadiem vajadzēs tiešot 9 990 eiro? Cipari ir acīm redzami ņemti no gaisa, izzīst no pirkstiem vai nezinu no kurienes, jebkurā gadījumā ir jāņem vērā 10 gados būs inflācija, mainīsies kaut kas, daudz kas, līdz ar to es varu pieņemt un vajag mums patvērtnes, un vajag viņus uzlabot, atjaunot, uzbūvēt. Bet mēģināt man iestāstīt, ka ierēģi nopietni strādājuši pie tādiem cipariem, kas viss ir nopaļots uz kaut kādiem 990 eiro, lai tur nebūtu 100 miljoni, tad mēs ielikām 98. Ņemot vērā, ka patvērtnes ir ļoti nopietna lieta, un patvēršanu atjaunošana ir ilglaicīga un dārga lieta. Ļoti gribētos, lai cilvēki ierēģi lietojot veselo saprātu, tomēr ļoti nopietni attiektos pret šādām lietām. Nevis vienkārši rakstīt atskaites un informatīvos ziņojumus un mēģināt iztērēt 10 miljonus gadā kaut kādiem nesaprotamiem mērķiem. Ļoti apšaubāmi man izskatās projekts, kurā katru gadu ir viens cipars, viens skaitlis, 10 miljoni, drusku mazāk par 10 miljoniem katru gadu. Man šķiet, ka tur nav pārdomāts. Es pieļauju, ka sākumā vajadzēs vairāk, vidū mazāk un beigās varbūt pavisam maz, bet nevar būt tā, ka visu laiku ir viens cipars. Tas nav nopietni, tas ir vienkārši izskatās pēc naudas apgūšanas, nevis patvērtņu celšanas. Saeima pieņem likumu. Saeima pieņem svarīgus likumus. Saeima pieņēma likumu, ka tagad katrā tirdzniecības vietā būs jāliek katram produktam, katrai mazai lietiņai ražotāja valsts, no kuras valsts šīs ražojums ir. Jāliek karodziņš vai arī rakstiski jāuzraksta. Jebkurš Krievijas prece, nopirktā Krievijas prece nozīmē nenopirkta Latvijas prece. Tāpēc es uzskatu, ka šeit nav runa tikai par Krievijas precēm, bet arī par to, kā mēs izrādām attieksmi pret vietēju uzņēmēju. Pret grozījumiem bija atsevišķi opozīcijas frakciju deputāti. Šie karodziņi, tā ir tāda priekšvēlēšanu ņemšanās. Tur vieni karogi, otri trešie, tas ekonomiku nemaina. Interesanti vienmēr ir sekot, kā attīstās šīs domas un kā viņas ir. Viņas īstenībā radās nesen. Apmēram novembrī pirmo reizi Krause, tāds ministrs, pateica, ka vajadzētu to darīt. Sākotnējā doma bija likt Latvijas karodziņus, lai visi cilvēki redzētu, kur ir Latvijas prece. Pēc tam tur cits starpā parādījās doma likt Krievijas vai Baltkrievijas karodziņus, lai visi redzētu, kur tas ienaidnieks ir un kad ir ienaidnieka prece. Pēc tam laikam ātri saprat, ka dažiem tas būs ienaidnieka preces, citiem tas būs vienkārši reklāmas sauklis un viņi ņems to Krievijas preci. Pēc tam saprata, ka tā ir kaut kāda diskriminācija droši vien tā, un tagad jāliek
ne tikai Latvijas, bet visu valsts. Vienalga, kāda no kuras valsts un tagad nabaga tirgotājiem ir jāatrod kaut kādas, nezinu, Gvatemalas, Urugvajas, Kostarikas karodziņi un jāliek to pie preces. Vai arī smuki jāuzzīmē, kaut kas jāuzraksta Kostarika. Kas nav tik vienkārši, jo tomēr tur ir kaut kā, nav tā, ka tur ar roku uzraksta rekur Kostarika. Nē, tur kaut kāds jābūt tipogrāfijai, var sakot, tur jādomā maketēšana, kaut kas jāiegulda darbs, kas ir dārgi. Un kas par to maksās? Maksāsim par to, protams, ka mēs, kurš ir cits. Tirgotāji jau gūst peļņu tikai un vienīgi no pircējiem. Un ja viņiem uzliek lieku slogu, tad viņi pa 1 centu pacels kaut kādu precēm cenu. Īstenībā smieklīgi ir tas, ka visiem jāliek karodziņi, bet Krievijai, Baltkrievijai jāraksta nedrīkst karodziņi, jo tas tiek atzīts kā agresoru valsts reklamēšana. Viss jau būtu forši, ja mums būtu stabili augoša, plaukstoša ekonomika. Ja mums būtu problēmas, ko mēs esam atrisinājuši ar investīciju neesamību un visādām citām lietām, tad mēs varētu nodarboties ar tādām lietām kā karodziņu likšana pie ražotāju valsts preces, ražotāju valsts izcelsmes. Bet man šķiet, ka mums ir daudz svarīgākas problēmas. Brīnums ir tas, ka nozara, piemēram, bija pret, deputātiem pofīgi, mēs tā darām un viss. Un arī brīnumaini tas, ka ļoti bieži ir kaut kādas lietas, kaut kādas, teiksim, tāpat mangāna rūdas aizliekšana, ja tā ir milzīga problēma, tur ir kaut kur jācīnās un kaut kas jādara, un mēs tur nevaram to aizliegt, tāpēc, ka mēs nezinām, kāpēc nevaram. Bet šeit mēs varam. Šeit mēs mazāk kā pusgadu laikā pieņemam likumu, kas nevienam nav vajadzīgs. Mierīgi, vispār bez problēmām. Nozara pret, cilvēkiem tas nav vajadzīgs, Saeimas deputāti nodarbināti, likums pieņemts. Bezjēdzība. Rīgas dome un fiktīvās politkonsultantu vietas. Atceraties, bija tāds liels skandāls pirms gadiem 5. Valdīja Rīgas domē Ušakovs ar Ameriku. Un daudzos uzņēmumos, Rīgas pašvaldību uzņēmumos, Rīgas satiksmē, tur vēl kaut kur bija politkonsultanti. Proti, kaut kādas fiktīvas darba vietas, kur bija tur deputāta mātes, meitas, sievas, partijai pietuvināti cilvēki, kas strādāja nevis politiski atbildīgos amatos, bet ierēģņu amatos, konsultantu amatos. Un tās visas tika uzskatītas un tiek uzskatītas par fiktīvām. Proti, tie cilvēki tur skaitījās, bet neko nedarīja. Un vienkārši saņēma algu. Tā bija tāda Ušakova Amerika barotava, vai viņi baroja cilvēkus, kas viņiem bija pietuvināti. Kas man par to satrauc? 5 gadi un nekas neiet uz priekšu. Dažas lietas ir nonākušas tiesā, bet, piemēram, saslimst viens dalībnieks un sēdi pārceļ uz decembri. Tagad ir maijs, uz decembri. Citas lietas vēl nav nonākušas līdz pat tiesā. Citas lietas policija vēl izmeklē, tāpēc, ka tur mainījušās nodaļas un vēl kaut kas, var sakot, mega sarežģīti. Kopā Rīgas pašvaldībai esot nodarīti zaudējumi 280 000 eiro apmērā, stāsta prokurors Ando Skalbe. Visi kā viens savu vainu noliedz, izņemot to, kad viens no apsūdzētajiem atzīst, kad viņš ir bijis nodarbināts, bet faktiski darbu nav darījis, bet apsūdzību viņš tik un tā neatzīst. Pārējie, kā teikt, uzstāj uz to, kad ir godprātīgi pildījuši savus amats pienākumus un attiecīgi arī saņēmušas par to samaksu. Visticamāk, šī vienīgā nestrādāšanu atzinusī persona ir mūziķis Ainars Mielovs. De facto savulaik vēstīja, ka 2 gadus līdz 2014. gada pavasarim viņš ar 500 eiro lielu mēnešu algu kā valdes asistents skaitījās RTAB darbinieks. Paskaidrojums ir tāds, ka viņš ir, kā teikt, noformēts darbā, viņam ir, kā teikt, paskaidrots tā, kad būs vajadzīgi viņa pakalpojumi, tad viņam par to paziņos. Tā viņš ir gaidījis
2 gadus, neviens pie viņa nav vērsies, algu viņš ir saņēmis. Beigās viņš tomēr, kā pats saka, ir sapratis, ka tur kaut kas nav kārtībā un ir uzrakstījis, kā teikt, pēc savas iniciatīvas atlūgumu. Kas ir tur sarežģīts? Paņemam veselo saprātu. Tātad ir cilvēks, ir darba vieta, ir aizdoms, ka viņš tur nav strādājis, ka viņš ir fiktīvi tur algots. Jebkurš cilvēks, ja viņš strādā, da jebko, arī konsultēšanu, viņš atstāja kaut kādas pēdas. Proti dokumenti, sarakste, darba uzdevumi, kaut kas, kas ir kompjuterē, kas ir 3 sekundēs, tu var pārbaudīt un paskatīties, vai tas cilvēks ir vispār kaut ko darījis. Nevis sēdējis un urbinājis degunu, vai vispār neurbinājis neko. Vienkārši nekur nav pat parādījies darba vietās, kā vispār tur arī bija, kad darba vietās viņi īsti tur neparādījās. Nekas sarežģīts. Nekāda kvantu mehānika tur nav. Nekāds tur Sherlock Holmes nav vajadzīgs. Tur ir vienkārši jāsakārto dokumenti un jāpastās, vai tas cilvēks ir strādājis vai nav. Un tad nāk brīnišķa atklāsme par visdrīzāk Mielavu. Proti Mielavs dziedātājs jauks 2 gadus atradās tādā amatā. Un 2 gadus viņam pateica, tā, mēs tev pieņemam darbā, tā, kad tu būsi vajadzīgs, mēs tev piezvanīsim un pateiksim. 2 gadus viņam neviens nezvanīja, neko neteica. Katru mēnešu viņš saņēma 1500 algu. Kas ir vēl vajadzīgs, lai pierādītu, ka tā ir fiktīva darba vieta? Ko vēl vajag? Cilvēks vienkārši neko nav darījis, pats to arī atzīst, pats pēc tam ir pēc 2 gadiem uzrakstījis atlūgumu, bet 1500 tas nozīmē 36,000 2 gados. 36,000 ir samaksāt Mielavam, tāpēc, ka viņš neko nav darījis, un tāpēc, ka viņš visdrīzāk pie uzvaras pieminekļa toreiz arī dziedāja krieviskas dziesmas un piedalījās dažos pasākumos, kas bija Uškova pasākumi, Rīgas domas pasākumi. Vai nu sodiet Mielavu par to, ka viņš ir fiktīvi nodarbinājies, vai arī darba devēju, kurš ir fiktīvi viņa nodarbinājis. Ko tur vēl vajag? Tas ir no sērijas, visu zinām. Zinām, kas zaga, zinām, no kā zaga. Visu mēs zinām, iesēdināt nevaram. Draugi mīļi, tā nevar. Es negribu tādu tiesu sistēmu. Priekš kā man tiesu sistēma, kas 5 gadus izmeklē lietu, kura ir nodarīts kaitējums cits starpā kaut kā 230,000 eiro, 5 gadus izmeklējot, es baidos, ka tur ir aizgājuši vēl 230,000 eiro visiem izmeklētājiem algās, tā vien būs. Un, ja vēl ņem vērā, ka tas nav beidzies, bet tikai sākās, un vēl būs tiesas, un advokāti, un prokurori, un visi varēs iet un ņemties. Priekš kam man tāda sistēma? Man tāda sistēma nav vajadzīga. Tad pieņemiet galu galā lēmumu, ka mēs ar to netiksim galā un vispār aizmirstiet. Tas man tad ir lētāk vismaz. Man tad nav jāmaksā 2 reizes par 238,000, tikai tāpēc, ka ir kaut kāda Ušakova nelegāli nodarbināti, nevis nelegāli, bet fiktīvi nodarbinātie cilvēki. Nevaru saprast, kā cilvēki nedraudzējās ar galvu. Tas tomēr ir nesaprotami. Kā tā var? Ir saprotamas lietas. Tas nav, es saku, nav kvanta mehānika. Nevar būt tā, ka tiesu procesu pārceļ uz pusgadu tikai tāpēc, ka viens cilvēks saslims. Tur nav veselā saprāta. Lieciet laikus, komentējiet, un es ieviešu jauninājumu. Jauninājums man ir tāds, ka es tagad komentēšu, YouTube sakvalificē komentārus pēc popularitātes. 3 populārākos es komentēšu. Ne tikai rakstiski, bet arī šeit. Tātad. Pirmais, vispopulārākais. Danam Titavam nepietiek ar vienotības 15 gadu ilgo valdīšanu, kuras laikā valsts nolaista Renstelē. Ja uzskata, ka viņi ir neizvietojami, cik gadu tev vēl ir vajadzīgi, lai to saprastu. Runa bija par to, ka es uzskatīju, ka vienotībai diezgan neglīti uzbrūk sakarā ar aploksņu algām, bet vienotība ir taisījusi un darījusi daudz kļūdu. Un vienotība, protams, ir atbildīga par visu to situāciju, kas ir valstī. Es negribu teikt, ka valsts ir Renstelē. Valsts attīstās lēnāk nekā mēs gribētu, bet attīstās. Tā kā,
kāda vienotība ir, tāda ir, kādu mēs viņu ievēlējam, kā viņi 15 gadus ir pie varas, tāda viņi ir. Kāpēc viņus vainot par to, ka mēs viņus esam ievēlējuši? Tad nevēliet viņus, vēliet Aināru Šlesaru un visus pārējos, visādus Roslikovus un tā. Kādi māli mums ir, ar tādiem jāstrādā. Otrs populārākais. Šoreiz izskatās, ka tev kārtīgi samaksās par ienātu aizstāvēšanu. Jā, ir sanāca tā, ka es aizstāvu vienotību, neskatoties to, ka es tiešām uzskatu, ka daudz kļūdas viņi ir izdarījuši, bet šajā konkrētajā jautājumā par aploksņu algām un tiem pārmetumiem es uzskatu, ka viņi ir neglīti. Tā kā samaksāts man nav, neviens man nemaksā. Esmu tādā ziņā brīvs blogeris, žurnālists. Atšķirībā no daudziem citiem, kas ir projektu žurnālisti, kā jau es tur minēju iepriekšējā blogā. Tāpēc, cita starpā, ņemot vērā, ja jūs paši sākat runāt par naudu, šeit lejā ir podziņa, sirsniņa un paldies. Ar to podziņu, nospiežot to podziņu, tur var ieiet programmā, kas ļauj YouTube'am noziedot man naudu caur YouTube. Jūs ziedojat naudu, es to naudu saņemu. Tā kā, ja jūs patīk, ka tas, ko es daru, ja jūs uzskatāt to par vērtīgu, noklušķiet podziņu, noziedojiet man un manai komandai naudu, samaksājiet par mūsu darbu, būšu tikai ļoti priecīgs. Ejam pie nākošā komentāra. Vai pēc 10 vai 30 gadiem padarīta cūcība pārstāja būt cūcība, Tito kungs? Atkal runa ir par veciem tiem aplokšņu algām, kas ir pirms 10 gadiem noticis, vai tur skandāls ar balsu it kā pirkšanu. Arī pirms 10 gadiem. Nē, cūcība nepārstāja būt cūcība, lai pirms cik ilgu laiku tā ir izdarīta. Bet bieži vien mainās vēsturiskie apstākļi. Un daudz kas kaut kādā vēsturiskā brīdī bija pieņemams, tagad vairs nav pieņemams. Un tās runas, ko teica Tautas frontes līderi pašā sākotnējā stadijā, kad attīstījās Tautas fronte, ja viņas tagad kāds pateiktu, tad tas viņi visdrīzāk tiktu cietumā. Jo toreiz bija runa par to, ka Latvija būs federatīva PSRS sastāvdaļa. Ja tagad kāds cilvēks runās par to, ka mēs būtu federatīva Krievijas sastāvdaļa, es domāju, ka tur būtu krimināla process un nekādu politiku tur nevarētu veidot. Tā kā dažādos laikos dažādi kritēriji. Un nekad nedrīkst tiesāt pēc šodienas kritērijiem pagātni. Nebeidz pārsteigt Latvijas valsts dažu cilvēku stulbums un muļķību. Šajā gadījumā runāsim par Rēzekni. Rēzeknē, neticēsiet, ir notverts vīrietis, kurš regulāri licis neļķes pie nojaukta PSRS laiku pieminekļa. Valsts policija laikā no marta līdz aprīļa vidu fiksējusi 3 epizodes, kurā kāds vīrietis Rēzeknē vietā, kur agrāk atradās PSRS laikos celts piemineklis ar iesauku Kaļoša, licis sarkanas un baltas neļķes. Sākotnēji par katru no epizodēm uzsākts administratīvā pārkāpuma process par militārās agresijas slavināšanu. Tomēr pēc personas identificēšanas, nopratināšanas un motīvu noskaidrošanas nolēma izdarīto pārklausēt krimināla procesā par kara noziegumu attaisnošanu. 24. gada 15. martā nolika 7 sarkanas neļķes, 6. aprīlī 3 baltas, savukārt 14. aprīlī vēl 5. Kā lai saka, kur vēl stulbāk var būt? Labi, cilvēks ir sajūtas prātā, liek neļķes vietā, kur bija kaut kāds piemineklis. Vai tas ir aizliegts? Vai jūs gribat teikt, ka ja es tagad katru dienu iešu un nolikšu neļķes pie vietā, kur bija Ļeņina piemineklis Rīgā, man par to arestēs un teiks, ka es slavinu kara noziegumus? Draugi mīļie, varbūt ir vērts kaut kādu veselo saprātu izmantot un tādas stulbības nedarīt. Ir cilvēks sajūtas prātā. Kāpēc liek tajā vietā, kur agrāk bija piemineklis kaut kādas neļķes? Lai viņš liek. Paies, pusgads, un viss tas beigsies un visi būs aizmirsuši, kas tajā vietā bija. Bet pārkvalificēt puču nolikšanu vietā, kur agrāk bija piemineklis par kara noziegumu slavināšanu, varbūt vēl par genocīdu viņam pierakstīt. Tas ir gal galā visi mēs atceramies, kā mēs gājām 15. maijā uz kapiem likt puķas.
kā mēs gājām 18. novembrī pie Čaksas pieminekļa likt puķas. 15. maijā, tāpēc, ka bija Ulmaņa apvērsums. Kāpēc tajā laikā bija pieņemts 15. maijā iet puķas likt, es nezinu. Bet cilvēki gāja, viņi varbūt pat nezināja, kas tas par 15. maijā, kas par apvērsumu. Bet Krievu laikos to darīja, un par to tiešām studentus sauc uz VDK, pratināja, prasīja, kāpēc. Man nešķiet, ka kādu sēdināja iekšā, bet terorizēja noteikti. Jo tas bija tā kā pret valsts izteikts protests. Bet tur tomēr bija vismaz kaut kādi kapi un piemineklis, kur lika tās puķas. Šeit galīgi, es saprotu, ka cīnīties ar nosacīto 5. kolonu ir nepieciešams un ir jāsaprot, kā to darīt. Bet šādā veidā jūs tikai tracinat tos cilvēkus, jūs tikai vēl vairāk liekat viņiem, sodīt cilvēku par to, ka viņš liek puķis pie pieminekļa, kura vairs nav. Kā? Es pat nevaru iedomāties to tiesas procesu, es pat nevaru iedomāties, kā to visu var pēc tam noformēt stulbums. Vienkārši stulbums. Man trūkst vārdu. Latvijas uzņēmēji, tirgotāji un tā tālāk. Es iepērkos tirgu, šad un tad pērku tur produktus, man patīk tur apskatieties uz cenrādi. Tātad, cenrāds skaidri norāda, sīpoli maksā 1 eiro. Es tante smuka tādu lauku tantiņu un tirgotāju, es viņai paprasīju kilogramu sīpols, ieliku kilogramu sīpols. Viņa saka, 2,10. Kā 2,10, tad ir drusku vairāk par kilogramu. Sīpola maksā 1,90 €. Ja jūs ieskatīsieties, apstieties vēlreiz, tad tik tiešām augšā ir cipars skaitlis 90, kas ir maza blēdība, maza tāda viltībiņa, maza tāda latviešu tāda viltībiņa, kā mēs te mēģināsim tevi izčakarēt. Ko tas beidzās? Es, protams, nenopirku tos sīpolus, jo man nepatīk, kad man mēģina mānīt. Bet Latvijas uzņēmēju gars ir dzīves, mēs mākam rakstīt ceņikus. Nekādas cenu zīmes mums, nekādas karodziņi mums nepatraucēs pamēģināt apčakarēt pircēju, uzliekot. It kā tur kaut ko tādu uzrakst, bet it kā nevar saprast, vai eiro vai 1,90 €. Smieklīgi, sīk, bet interesanti. Man patika šīs piedzīvojums. Paldies, ka jūs skatāties, komentējiet, lieciet laikus, palīdziet man ar ziedojumiem, izmantojiet pūdziņu. Sirsnīgs paldies, abonējiet un būsim kopā!